Rīgas Dinamo cīņu KHL play-off sērijā pret Maskavas Dinamo daudzi nokristījuši par treneru dueli. Tādēļ nolēmām pavērot, kas notiek uz komandu soliņiem. Un tātad, pagriežam laika mašīnu atpakaļ uz svētdienas vakaru. Pulkstenis rāda gandrīz 17:00 un arēnā Rīga skan Latvijas Republikas himna. Lai labāk saprastu, kas notiek uz soliņa, vispirms jāievēro daži pamatprincipi. Hokejā aizsargi sēž tuvāk saviem vārtiem, bet pret pretinieku vārtiem izkārtojušies uzbrucēji. Rīgas Dinamo komandā aizsargu darbu uzrauga Viktors Ignaķievs, bet ar uzbrucējiem strādā Julijus Šuplers un Artis Sābols. Mūsējais slovāku speciālists aktīvi vada maču, rūpējoties par spēlētāju maiņām un kopējo spēles ritējumu. Uz soliņa savā starpā vairāk sazinās Sābols ar Ignaķievu, pievēršot uzmanību sīkām niansēm. Artis Sābols arī protokolē mūsējo sniegumu. Uz Maskavas Dinamo beņķa darba sadalījums ir savādāks. Oļega Znaraka loma ir pasīvāka, un spēli vada viņa asistenti, no kuriem mums vairāk interesē, protams, Harijs Vitoļņš. Ar palīgiem Znaraks komunicē gan skaļi, gan klusāk. Vajadzīgo vēstījumu tiek iečakstot ausī. Mača gaitā Šuplers galvenokārt runā ar Arti Ābolu un pa laikam dod norādījumus spēlētājiem. Oļegs Znaraks ir klusāks, bet, kad runā, tad galvenokārt vēršoties pie tiesnešiem. Uzreiz jāpiemina, ka Rīgas komandā sarunā ar tiesnešiem galvenais aktīvists ir Artis Sābols. Protams, neizpaliek arī padomu spēlētājiem, tomēr tādas epizodes viena perioda laikā nav pārāk daudz. Bet nu paskatīsimies, kā mainījās darbs uz soliņa mača gaitā. Spēles pirmajā trešdaļā abi treneri pamazām iegūt cīņas garšu un vairāk bija vērotāju lomā. Ierūdoties uz otro periodu, Znarakam jāšķērso mūsējo soliņš, un te, protams, viss ir skaidrs. Acu skatieni nekrustojas, un abas puses vienu otru neredz. Tikmēr Julijus Šuplers tradicionāli savu vietu ieņem jau brīdī, kad pirmā mājiņa pilnā sparā cīnās laukumā. Mača otrajā trešdaļā Oļegs Znaraks ir sajūtas spēli un ir jūtams skaļāks. Gan sarunās ar saviem asistentiem un spēlētājiem, gan komunicējot ar spēles tiesnešiem. Trešā perioda sākumā vārtus beidzot gūst arī mūsējie, lai gan šajā video to var pateikt tiem pēc fonā esošo fanu reakcijas. Tikmēr mūsējo noskaņojums uz soliņa saprotams uzlabojas. Apmierināt ir gan Kārsums un Ankipāns, gan aizsargs Guntis Galviņš. Tālāk jau ar mūsu treneru nervu bojāšanu aktīvāk sāk nodarboties tiesneši. Pēc vienas no epizodēm Julijusam izdodas aprunāties ar tiesnesi un vismaz vizuāli Slovākas soļu teiktiem piekrīt. Pēc brīža spēles arbitri vēlreiz izpelnās publikas, kā arī mūsējo treneru nepatika, un šoreiz izkliegt komandas viedokli apņems Artis Sābols. Pēc šīs epizodes soļus piekrīt aprunāties ar mūsu kapteini Sandu Ozoliņu. Bet, kad Ābola mudināts galveno tiesneši cenšas sasaukt arī Šuplers, tad svītrēnē paliek stāvam kā salsstabi. Debatēs ielaisties viņi negrasās. Par spīti saspringzinājumam, pēc grūstīšanās mūsējo soliņu priekšā treneri atceras, ka šī ir tikai spēle, un sajā pazīv reti redzams smaids. Tikmēr spēlētājiem piezogas nogurums, un Julijus uz beņķīša kļūst aktīvāks, kā paslavējot par veiksmīgām epizodēm, tā vienkārši cenšoties uzmundrināt. Un tad jau arī atliek laiks sava mundieras podrināšanai, pēc kā ieņemtā stāja mums atgādina par Napoleona iesauku. 3 minūtes pirms pamatlaika beigām mūsējiem izdodas iespiest sāncenšu viņu zonā, un Znaraks, žigli konsultējoties ar kolēģiem, ņem pusminūtes pārtraukumu, lai savējiem dot atāpu. Treneru darbu šajā laikā veic asistenti Vitoļņš un Ābols. Pamatlaika izskaņā mūsējiem ir vēl viena iespēja, bet tā netiek realizēta un laiks pagarinājumam. Tajā emocijas uz soliņa daudz neatpaliek no tām, kādas bija mums līdzutējiem, vērojot šo maču. Pirmoreiz spēlē apvaldīt vilšanos par neizmantotajām iespējām nespēja arī Oļegs Znaraks. Protams, neizpalika arī abu komandu treneru reakciju uz tiesnešu darbībām.
Bet, starp citu, mūsējiem pretenzijas pret Rīgas Dinamo piešķirtajām 2 minūtēm nebija. Nedaudz vēlāk Znarokam par, kā vēlāk izrādījās spēles izšķirošo noraidījumu, bija cits viedoklis. Mūsējo pirmais uzbrukums vairākumā bija nesekmīgs, bet otrais papildus komentārus neprasa.